Tajā brīdī, kad es kļuvu par Tautas frontes priekšsēdētāju, pat brīdi agrāk, kad mēs publicējām ar Artūru Snipu to slaveno publikāciju pret Daugavpils HES, kad sākās cilvēku viļņošanās, kad notika īstenībā pirmais referendums Padomju Savienībā, kur viss bija aizliegts, un cilvēki beidzot parādīja, ka viņi kaut ko spēj, es piepešķi kaut kā tā iedomājos, ka es vairs nepiedaru sev, jo katru vārdu sāka vērtēt tie, kas man klausījās. Un šis katrs vārds šos cilvēkus ietekmēja. Un man vajadzēja diezgan stingri atdalīt sevi no tāda mirstīgā Daņa Ivāna un no Daņa Ivāna tautas vadoņa. Īpaši man tāda epizode iespējas atmiņā pēc Tautas frontes kongresa. Bija pirmā preses konference, kuras īstenībā nezināju, ko teikt, jo man ievēlēja negaidīti. Man es biju tā kā augstā ūdenī iekrits, un Sandra Kalnieta ar škaparu man čukstēja ausī, ko teikt, jo es nezināju, ko uzvesties. Un tad es gāju caur Vērmaņu dārzu no šīs konferences un piepešu vienu jaunu meiteni, sievieti, pieskrēja pie manis, jo man bija diezgan smagi apjaust to, ka visi mani pazīst. Ja, tas bija drausmīgs sloks. Es tā skatījos zemē, drūma seja, ar pasaules sāpes sejā. Viņi saka, kāpēc jūs tik drūms esat? Mēs taču skatāmies uz jums. Kad jūs smaidāt, mums liekas, ka viss kārtībā, un mēs esam gatavi cīnīties un dzīvot. Un kad jūs esat drūms, tad mums liekas, ka ir slikti. Un tad es sapratu, ka pat tajos brīžos, un to es ievēroju, kad man bija bail un kad bija ļoti kritiski apstākļi Latvijai, janvāra pučā, janvāra barikādēs, kad cilvēks aicināja aizsargāt Latviju, ka man ir jāsmaida vairāk nekā es iekšēji to jutu. Un acīm redzot, tas arī palīdzēja.